2010. gada decembris. Ļoti skaista ziema. Atgādina šo ziemu ar lielām sniega kupenām. Viss balts, ļoti balts. 2010. gada decembra pašā sākumā mūsu meitiņai tika diagnosticētas veselības problēmas, kuru rezultātā mums tika dotas 2 dienas, lai sagatavotos un ierastos Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcā vienības Gatvē uz nenoteiktu laiku. Ierodoties slimnīcā, sapratām, ka abi ar vīru varam šeit būt tikai pa dienu, bet naktī blakus bērnam var būt viens no vecākiem. Citas iespējas nebija. Sarunājām iespēju, ka vīrs dodas nakšņot pie ģimenes draugiem, jo neesam no Rīgas. Tā pagāja 1. nedēļa slimnīcā. Kādā vakarā, kad vīrs jau devās uz savu nakšņošanas vietu, māsiņa, kas dežūrēja pa nakti, ieminējās, ka ir dzirdējusi par vecāku māju, kas esot vai būšot gatava un pieejama pēc lielās renovācijas. No rīta vīrs devās aplūkot šo vecāku māju. Pie durvīm bija piestiprināta lapiņa ar telefonu numuru, kur iespējams saņemt informāciju. Kad piezvanījām, mēs saņēmām lielisku attieksmi, sirsnību un iespēju palikt tik tuvu mums visiem kopā. Pats svarīgākais – būt blakus. Atceros savu vīru, kas no rīta nāca pie manis un meitiņas uz nodaļu, un viņa vārdi bija klusums, miers, iespēja pagatavot ko ēdamu virtuvītē, vieta, kur veltīt laiku sev. Bija pagājis jau mēnesis, un vīram nācās atgriezties darbā, un turpmāk vecāku mājas mēs izmantojām tikai nedēļas nogalēs. Šajās nedēļas nogalēs atjaunot spēkus, uzņemt enerģiju un mieru, uz vecāku mājām devos es pati. Ļoti spilgti atceros to klusumu. To jauko meiteni, kas sagaidīja, un lielās rūpes par to, vai kas nav nepieciešams, kur visu var atrast. Protams, ar vienu brīdi nepietiek, lai tu kļūtu atpūties un enerģijas pilns, bet ar šo mirkli pietiek, lai saņemtu spēkus, lai pārliecinātos, ka neesi viens, lai zinātu, ka ir vieta, kur tevi uzklausīs, vai vienkārši būs blakus, klusējot.